Treneri, Ziemassvētku laiks tuvojās, jau visur dekorācijas te riņķī apkārt, bet Latvijas hokejam jau tas Ziemassvētku ir pavasaris. Jā, vismaz šajā gadā bija Ziemassvētku jau maija mēnesī. Nu, kā tagad ir dzīvojot Šveicē, tu arī izjūti katru dienu vai varbūt laiku pa laikam? Nē, teiksim, bronzu izjūt, protams, mazāk, jā. Jo šeit ir, neviens to neievēro, un es arī dzīvoju, teiksim, pilsētņā, kurā mani pazīst, jā, bet bija apsveikums sākumā, bet tagad viss tāds mierīgāks un pat labāk. Ir tā, ka tomēr tu esi realitātē un tu atkal gatavojies un sevi noskaņo tam, kad atkal jārāda rezultāts un atkal tev priekšā stāv, teiksim, liels uzdevums, jā, jā. Bet, protams, Ziemassvētku laiks, kā īstais Ziemassvētku laiks, arī patīkams ir. Par mūsējo akcijām, skatoties pēc šīs bronzas medaļas, skatāmies arī, ka Šveicē ar latviešu jau iepriekš ir bijis daudz hokejs, tagad arī izskatās, ka paliek vairāk arī pievienojušies. Kā tās akcijas tiešām ir ar to bronzas medaļu cēlušās arī, vai tas ir vienkārši katra individuālais darbs? Es domāju, ka ir. Es domāju, bronza, es jau iepriekšējā, kad Rīgā vēl intervijās teicu, ka tā bronza palīdz puišiem tomēr un mūs novērtē savādāk. Jebkurā līgā, Šveicē, citās Eiropas valstīs, arī Amerikā. Ja es paklausos pa Balīnska sākumā, ja, kad katrā reizē, kad viņš pieskarās ripai, visur piemin, ka no Latvijas izlases bronzas medaļas ieguvējs. Ja. Un arī šeit, es domāju, tāpatās, kad Rihards Bukarts parakstīja Bīlē, ja, viņi arī visu laiku pieminēja pirmās intervijās visu laiku, ka bronzas medaļas ieguvējs. Tas arī dod status. Dod status, kad paņem spēlētājs no labas komandas, ka tas ir no top 3 komandām šajā brīdī, un kad komanda nav kļūdījusies ar lēmumu. Ja, un komandai vieglāk arī izvēlēties, ja, ka viņš paņem no Latvijas, ja, kad viņi redz, ka tomēr tur māk spēlēt hokeju. Ja. Tā kā mēs esam sev latiņu pacēluši, un es domāju, ka puišiem arī vienlaicīgi uzreiz viņiem pavisam savādāk skatās uz viņiem. Pats treneris dzīvojot Šveicē, ikdienā noteikti sanāk ar ļoti labi sekot līdzi tiem hokejistiem, kas ir latvieši šeit uz vietas ar Nacionālajā līgā un ne tikai. Kāds ir tas vērtējums par mūsējo sniegumu šeit? Nezinu, spēlētāji ir daudz, bet pa vienam varam iziet cauri. Kā tas pirmais iespējas par Balceru sezonas sākumu? Ir attaisnojis, gaidīja vairāk vai kā tā situācija šobrīd ir? Es domāju, ka Rūdis viennozīmīgi attaisnoja. Tā kulāros runāja, ka Rūdim darbs viennozīmīgi atradīsies šeit. Ja, ka daudz klubu saka, ka tādu spēlētāju labprāt gribētu arī savā ierēdī. Jo viņš ir veikls, ātrs, ja, mobils ar labu intelektu spēles. Ja. Un vienā krīt vairāk, vienā krīt mazāk spēlē, bet tu jau redzi to spēlētāju, kā viņš spēlē. Ja? Tā kā es domāju, ka viennozīmīgi gribās tai vēl labāk. Ja? Jo vienu brīdi viņš bija numur 1 rezultīvākais Šveicē, ja? Tā mazliet pazūd tas viss, bet pats par sevi man patīk, kā viņš spēlē. Ja? Viņš atraisīta un brīvi un daudz momenti. Ja? Nākamajā, kas Bukarts, ja? Bukārts, es redzēju, pirmo spēli es biju aizbraucis apskatīties, viņš dabūja liels tāds pluszīmes. Pirmā maiņā uzreiz ļoti bīstam meta, pat nedomājot, ka šveiciešiem patīk. Šveiciešiem patīk Šveicē, ka tu mēģini no visām pozīcijām apdraudēt un ka rādi, ka tu esi mērķtiecīgs iemest tos vārdus. Ja? Un tad viņš, teiksim, otra akcija bija no viņa, kad viņš nometās zem ripas un nobloķēja viņu. Ja? Tur trāpīja ribās un tas izsauc publikā tādu eiforiju, ja? Kā tur man tribīnēs teica, kad sen nebija redzējuši spēlētāju, kurš no uzbrucējiem, kurš mestos zem ripas, teiksim, guļot. Ja? Nevis uz ceļiem vai tā taisni nostājoties, ja? Bet guļot, tā kā viņš arī sev uzreiz dabūja tādas labas pluszīmes. Ja? Bet arī grūti, ja? Kā mēs redzam, tie goli nekrīt iekšā, jo hokejs ļoti ātrs ir, mobils, ja? Un tā laika nav daudz, lai tu varētu ilgi domāt, ko darīt ar to ripu. Oskars Lapinskis, jā, viņš ir melnā darba darītājs. Jā, viņam vajadzīgs laiks, lai viņš varbūt tās tiktu līdz tiem goliem, bet šī brīdī labi, ka viņš ir sastāvā un ka viņam uzticās. Jā, ja sezonas sākumā viņš bija 4. maiņā, tad tagad viņš pat ir 1. vai 2. reizēm viņu ieliek, jā, kā to melnā darba darītāju. Pa Ronaldu ķēniņu, jā, viņš arī, teiksim, viņš ir bijis melnā darba darītājs, jā, teiksim, tas fiziskais spēlētājs, ja, un arī treneris, kas arī viņu tā izmanto. Ja. Viņš spēlē 3., 4. maiņā, kur vienkārši vajadzīgs ir tā mobilitāte, skriešana, grūstīšanās. Ja, kaut vai gribās no viņa mazliet kaut ko vairāk redzēt. Ivars, jā, viņš pārmaiņas pēc, teiksim, pārmaiņas spēlē, teiksim, tā izlases pauzēm ļoti palīdzēja, es domāju. Arī pašam palīdzēja, viņš sajūtās stabilāks, ja, un atgriežoties Šveicē, viņš ļoti labi nostāvēja. Ja, un tagad visi runāja, ka Ivars ir pirmais vārdsargs, ja, kad no sākuma runāja tā.
ir nav, tad ir pirmais vārdsargs. Tad, nu, Ciunsks jauns puisis, viņš arī bija paņēmis novembrī, jā, ļoti centīgs, ļoti izpildīgs, jā, bet nu, vajadzīgs laiks. Tieši tas pats, kas Oskaram. Oskars ir mazliet vecāks. Jūtams, ka viņš tā pārliecinošāk jūtās, tad Ciunsks, teiksim, ļoti atbildīgs. Ja. Bet es domāju, viņš to, ko klubā no viņa prasa, to viņš dara. Ja. Protams, vienmēr gribās kādu punktu vēl dabūt, ja, lai kaut kur piedalās kaut kādā uzbrukumā. Ja. Bet tādā ziņā šī momentā viņš dara to, ko no viņa prasa. Par kandidātiem vēl Latvijas hokejistiem, kas varētu nākotnē iekļūt Nacionālajā līgā. Kas mums tagad ir, jo daudz jaunu spēlētāju vispār Šveicē izskatās? Jā, teiksim, jau nevis līdz 10, bet jau 11. Kaut kur, ja rēķina pat līdz U15 vai 16, tad jau, man liekas, kaut kur pār pat 20 ir. Ja? Tā kā es vienmēr saku, vēl kā 3-4 gadiņi. Tie, kas tagad ir 18, 19, ka pieaugs līdz junioriem, vai tā kā Ciunsks, ja, kā juniors būs jau 24 gadīgs, ja, jau, teiksim, pamats sastāvs spēlētāji, varētu izveidot latviešu komandu ar Šveices licencēm. Ja, bet, jā, puiši daudz, un, teiksim, viņi spēlē vadošās lomas savos klubos, un jūtams, jā, kad uz nākotnē tāda perspektīva puiši aug. Galvenais tā, lai viņi turpinātu to darbu, jo tas darbs ir patiešām grūts, ja, kā mēs redzam, grūtāk un grūtāk Šveicē ir tikt iekšā pamatsastāvos, ja, jo tās ārzemnieku kvotas ceļās uz augšu un arvien grūtāk un grūtāk, tā kā, jā, laiks rādīs. Un kas ir tas Šveices šārms? Jo es jūtu daudz sakaru spēlētāju. Labprāt gribētu spēlēt Šveicē. Pirmkārt, tas, ka ļoti komfortabli. Ja, jo tu nav nekāda pārlidojuma, nav nekāda tālie braucieni. Ja, viss ir tālākais brauciens 4 stundas. Visi brauc spēles dienā atpakaļ, un tu pie tā ritma pierodi, un tu jūties ļoti komfortabli. Visu laiku tu esi mājās. Tev it kā daudz arī brīva laika, un pats par sevi hokejs ir ļoti dinamisks. Jo šveicieši jau, teiksim, pēdējos 10 gadus viņus to spiež, ka viņi grib dinamisku hokeju redzēt. Nav tas lēnais, domājošais hokejs, teiksim, varbūt tās kā kaut kur, ja salīdzina, kā Somijas izlases spēlē, jā, kad atkāpjās, attiet uz priekšu, tur taktiski vairāk spēlē. Šveicieši spēlē vairāk dinamiski, jo varbūt tās to ieved savā laikā daudz kanādiešu treneri, kas bija, jā. Un skatītājiem patīk tas dinamiskums, jā, kad pilnas halles. Un ir sevišķi pēc tā Covid, ja, tas ir tā kā papildus vēl viens tāds, teiksim, papildus tādi iedvesmi iet uz to hokeju, un spēlētāji arī redzams, ka viņi spēlē kaut kur līdzīgas tā kā Ziemeļamerikas hokeju. Jo pagājuši gadu, kad Miks Indrešs vēl spēlēja Vācijā, es braucu uz viņu skatīties, tad tomēr atšķirās tas vācu hokejs no Šveices. Šveicē likās, viņš ir viennozīmīgi 2 reizes ātrāks un dinamiskāks. Un tas arī piesaista to visu, ka tev pirmkārt pilnas halles, jā, vienmēr, kad tu aizbrauc uz jebkuru spēli, lai viņi 5000 halle vai 10 000 vai 14 000, viņas vienmēr pilns. Un ja pilna halle, tad tā atmosfēra vienmēr, un viņas dzied, un visi tev dzied, atbalsta tevi, un tā sajūta vienmēr ir tāda forša, ka tu pilnā hallē. Reiz Vācija it kā arī labs hokejs, bet Vācijā tomēr ir tie garie pārlidojumi, kaut kur ir pārlidojums, kaut kur ļoti tāls ceļš, kāds brauc dienā ātrāk, ja tur mazliet tas izpaliek. Ja, tad šeit ir tas kompaktāk un dinamiskāk, un arī laikam naudas ziņā viennozīmīgi ir labāk apmaksāt.